Čau visiem! Nu, sāku likt atkal rolleri kopā. Īsnībā ir dažas lietas, kas ir jāizdara. Jāpieliek plasmasi motoram. Izmazgāšu aizdedzes un lasītāja vietu, jo tur ar bišķīt ir tā kā ar tam dzinējam, viņš man lietots bija, es viņu uzliku, viņam ar tur kaut kāds tā kā eļas un smiltis ir. Es ceru, pēc kaut kāda laika jāapstās, vai tas nav blīvslēgs kaut kāds no kloķenes, bet, nu, tagad pagaidām jāsaliek ir, nolaustās skrūvis, dažus ir jāizborē ārā. Plasmasiem ir interesanti, kad nenāk tā sapūna vieta, tur jāizgriež ir tā kā robiņi daži, bet dēra visi kārtībā, bišku jāpiegriež un nekāda vaina ar papīra nazi. Tad ir tās nolaustās skrūvis, izborēšu visas un tur dažus ir. Tad pēc izmēriem jāsaliek un ir kaut kur jāpastiprina kāpslis, jāpiemetina, to jau es parādīšu kaut kādā video, jo tie vadi jāliek ir arī atpakaļ. Un tad jau plasmasi un tad jau skatāmies video. Iztīrīju te, viss tīrs, izmazgāju, visu izpūtu, redzēs. Tā, šito notīrīju, te viss izmazgāju, likšu klāt. Vienīgais nepatīkamā lieta tagad ir, kur ir nolausta skrūve. Šitā nolausta skrūve. Redzēs, kā būs. Jāmēģina izskrūvēt, izborēt. Varbūt, ka sanāks izskrūvēt. No tā, nu ķeramies pie darba. Tā, nu, oku torks. Šitādas iestīšu iekšā. Man no seniem laikiem. Es tā esmu darījis. Ja nolauž skrūvi iekšā kaut kur, tad es iesitu torku.
Protams, ja būtu ārā, mazliet tā skrūve būtu ārā, es piemetinātu uzgriezni un izskrūvētu. Bet tā kā viņa ir iekšā, diezgan dziļi, es likšu torku, iestīšu iekšā un interesantākais tas, ka bišķīt iznāca ārā, bet visa kur vītne mazlietiņ iznāca, bet daudz nē. Labi nav. Mēģināsim vēlreiz. Izdosies. Jā, iznāca visa vītne. Labi, kad īstenībā es pat izborēju cauri, gara viņa nebija. Iznāca ārā, kur ir izskrūvējās. Vienkārši super. Pati vītne. Kur viņa ir. Labi, kad iznāca ārā, vītne vesela, visi baigi forši, skrūvējam kopā. Šite te. Papūtīšos silikonu gumijas. Viņas ir smukāk, ilgāk turās. Tā, tas ir. Tagad vajag pieskrūvēt lasītāju. Liekam virsū vāku. Liekam virsū vāku. Liekam, tas mirklis ir klāt. Liekam virsū vāku, tā. Te man viss ir pieskrūvēts, viss ir notīrīts, izpūsts. Te vajadzētu visam būt diezgan labi. Tālāk svāks. Tā, tur es izņēmu visu ārā. Vienīgais, kas man nepatīk, šitas caurums. Bet tā nav problēma. Šito caurumu var aiztaisīt ciet. Paņemsim kaut kādu auto šitā te korķi. Godīgi.
ka man visādi vecie korķi ir. Vai šitādu gan es neliču. Pārāk nesmuks. Bet šitādu gan es uzlikšu. Nu, kur viņš ir? Es domāju, es viņu tūlīt apgriezīšu. Un viņš man stāvēs mūžīgi. Nu, kur ir? Nu, smuki aiztaisīs vietiņu ciet. Nogriezīšu vēl. Ar papīra nazi piegriezīšu es šitik te daudz, lai viņš man liekas mazliet arī piespiež viņu. Tā vajadzētu būt, nu, pa smuko. Liekam virsū, kā izskatās. Baigi labi. Nu, tikai vajag kaut kā pievilkt. Es tomēr laikam viņu pielīmēšu. Kur man ir līme? Beigu beigās es esmu uzsēdinājis uz līmi šito korķi. Vienīgais interesanti, te ar kaut kas nāk. Varbūt ir domāts, lai uz leju nekrīt kaut kas iekšā. Te ir tāds interesants, nevar saprast. Bet nu jāstās kaut kādā, varbūt internetā. Varbūt var atrast, kas tas tāds ir bijis. Tagad galvenais dabūt īstās skrūves. Skrūves īstās. Īstās un vienīgās. Bet to mēs nezinām. Man ir visādi veida skrūves. Nu jā, tā es arī domāju. Tā, ka man 101 skrūvi te ir šitāda laikam, bet blina tik aprautu galvu, es domāju, ka viņa nebūs. Tā man laikam vairs nebija. Jāpameklē. Pamērīšu bīdmēru, cik īsti garu. Bišku īsāk, protams, cik tur ir 2 centimetri un gandrīz 4 milimetri. Nu, kādas 2 centimetrīgas varētu likt iekšā. Pastīsimies, kas mums te ir. Tā. Nu, kur ir skrūves. Tā, es tik nezinu, kādas man te vajag. Interesanti, 2 centimetri, varbūt šitās ir. Tā. Pastīsimies. Pagaru. Tā ir tieši 2 un 4.
Jābūs pa garu. Jāpameklē vēl kaut kur. Man jau vispār viņas ir daudz un dažādas. Jāpameklē īstās. Un tā. Dabūju skrūves. Šitādas te. 1,9 ir, bet ar to gumiju. Bet es domāju, ka būs labas. Uzliksim ar gumiju. Vajadzētu iet. Izskatās bišku. Interesanti. Laikam likšu bez tomēr. Tām gumijām.